Esiet sveicināti Latgales reģionālās televīzijas skatītāji. Šodien pie mums studijā viesos ir Daugavpils novada finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne. Sveicināti! Iesākot raidījumu, kā jums ir pildījies iepriekšējā gada budžets? Kā jums izdevās iekļauties tajā? Ja runa ir par 2012. gada budžetu Daugavpils novada pašvaldībā, tad ieņēmuma daļā viņš mums ir izpildījies gana veiksmīgi, un mēs esam pat pārpildi sagaidījuši uz gada beigām ar 103%, tātad izpildi mums sastādīja. Ja? Un lielākā, protams, pārpildi mums bija iedzīvotāju ienākuma nodoklis, neskatoties to pat, ka mēs gada laikā esam palielinājuši plānu, no tā, kas bija sākotnēji sastādot 2012. gada budžetu par 45 000. Vienalga mums viņš visā valstī kopumā tātad pildījās iedzīvotāju ienākuma nodoklis un arī Daugavpils novada pašvaldībā pārpildījās, kas mums bija ļoti labs pārpildes rezultātā. Mums vismaz bija kaut kāds naudas līdzekļu atlikums, ko mēs varējām izmantot 13. gada budžeta sastādīšanā. Tad arī tātad mums ļoti labi diezgan palielinājām mēs arī 12. gada budžetā ieņēmumus, kas attiecas uz maksas pakalpojumu, bet tie bija saistībā vairāk ar ūdens projektu realizācijā gaitā atgriezt to pievienotās vērtības nodokli. Un tātad arī pieauga mums salīdzinot 12. gada sastādīšanas brīdī budžeta ieņēmumi ar to, kas jau līdz gada beigām, tātad arī dotācija pedagoģu atalgojumam, tas, kas ir attiecas uz ieņēmumiem. Līdz ar to, ņemot vērā šos ieņēmumu pieaugumu, arī izdevumos mums ir tātad palielinājies gada laikā. Mēs esam palielinājuši arī izdevumu plānu, un rezultātā izdevumi toties mums, protams, izpildes procents nav tik labs, kā gribētos, ja? Ir 91,6% tikai izpilde. Mums jau finansistiem gribētos, lai viņš būtu vismaz 97%, ja? Bet tur ir daži subjektīvi, objektīvi apstākļi, varbūt tādā veidā, ka mēs saņemam arī projektu realizācija līdzekļus no Eiropas Savienības struktūra fondiem un avansa veidā, un mēs paredzam arī uz viņiem izdevumus, bet procesa gaitā, projekta realizācijas gaitā tos apgūt jau gada beigās nav iespējams, jā, līdz ar to tādi objektīvi iemesli ir tai neizpildē. Ja. Bet kopumā tātad varētu uzskatīt, ka 12. gads mums bija gana veiksmīgs, jo galvenais ir ieņēmumi, kas sec visus izdevumus, un tur, kur mums arī projektu realizācijai mēs ņemam aizņēmumu no valsts kases, un tāpēc mums pagaidām arī ir tāds pēc noteikumiem atbilstošais procents, kas jāievēro, jā, tas ir līdz 20% no budžeta ieņēmumiem var ņemt aizņēmumus. Mums šobrīd viņš vēl ir pat 13. gadā vēl ir līdz 10%, jā, kas mums tomēr dot iespēju izmantot aizņēmumus projektu realizācijai, kas ir gana laba ziņa. Tas tā būtu par 12. gada varbūt izpildi. Kā jums notiek budžeta sastādīšana, kā norit tas process? Visās pašvaldības, ja jūs zinat, kas ir Daugavpils novads, tātad mēs esam izveidojušies apvienojoties 19 pagastiem novadu reformas gaitā, kas nemaz tik sen nav bijis. Un katras pašvaldība un visi jaunie novadi, es saprotu, visi ievēro likumu par pašvaldībām, par pašvaldību budžetiem, kas ir galvenie dokumenti, kas mums ir jāievēro, bet tās veids, kā kura pašvaldība sagatavo to budžeta projektu, es domāju, ka joprojām katrai pašvaldībai ir sava metode, un mums ir sava pieeja, kuru mēs pieturamies jau 4. budžets ir sastādīts pēc tā principa. Varbūt sākotnēji mums bija, vārdu sakot, es varbūt nedaudz izstāstīšu, kā mēs veicam to. Mums ir saglabāta decentralizētā pieeja,
Tātad pagastu pārvaldes mums ir patstāvīgas iestādes, kuras pašas lemj un rīkojas, bet tāpat laikā sastādot budžetu mēs centrālajā domēs iestādē pilnvarojam nozaru speciālistu, kurš saskaņo pagastu pārvalžu nozaru speciālistu izdevumus plānotos uz plānoto budžeta gadu. Līdz ar to mums tas process ir ļoti ilgstošs, jo katras nozares speciālists viņam jau ir pašam arī jāpaplāno, kāds viņam būs izdevumi. Tos jāsaskaņo ar pilnvaroto personu, kas ir viena novada un kurai ir varbūt savā nozarē labāk pārredzams, kādas ir vajadzības, un arī pielīdzināt vienotus kritērijus, lai būtu tomēr visas 19 pašvaldības, kas bija agrāk un tagad pagastu pārvaldes, viņām līdz apvienošanās brīdim bija katrai sava pieeja gan izdevumos, gan ieņēmumu tēriņos un nolikumi un kārtība un normatīvie akti. Tos mēs 4 gadu laikā esam kaut nedaudz pielīdzinājuši un mēģinam joprojām tā, lai būtu visiem pēc vienādiem kritērijiem, principiem. Un to var izvērtēt tieši sastādot budžetu. Pēc tam mēs jau uzticamies iestādēm, tas ir pagastu pārvaldēm, ka viņi izpilda to ieplānoto budžetu tā, kā bija arī saskaņots un pirmatnē, bet, spriežot pēc izpildes procenta, varbūt kaut ko arī neveic tā, kā vajadzētu, vai nepaspēja, vai atkal bija ieplānots varbūt par daudz, vai savādāk. Līdz ar to tātad tas process mums ir ilgstošs, jo katra nozare speciālisti tātad saskaņo savus izdevumus, un tad mēs apkopējam viņus kopā, un tad mēs redzam to rezultātu, cik mums pietiek ieņēmumu plānoto uz šo izdevumu sekšanu. Un bieži vien pēc tam mums sākas sāpīgais process, kad ir jāsamazina plānotie izdevumi. Kaut mēs pieturamies vienmēr pēc iepriekšējā gada plāna, lai nepārsniedz, bet ir objektīvi apstākļi, kuri, kā teikt, mēs nevaram saglabāt tos izdevumus tajā pašā ietverā, kas bija iepriekšējā gadā. Ja? Līdz ar to tad sākas sāpīgais process, ka tomēr tad jau mēs ļaujam pašām pagastu pārvaldes iestādēm nedaudz paskatīties kritiskāk uz savu izdevumu sadaļu, ja, un nedaudz tātad pievilkt, samazināt plānotos izdevumus, lai mēs varētu tomēr atbilstoši ieņēmumiem arī rast iespēju sekt izdevumus. Tādā ceļā mēs esam 13. gadā tomēr pie tiem paredzamajiem ieņēmumiem, kas mums ir ieplānoti 15,1 miljonus, esam ieplānojuši izdevumus 16,5 miljoni, un tie ir tātad tiks sekts, tā starpība varētu teikt, ka mums ir ieņēmumi mazāk nekā izdevumi, ja, bet tā nav, jo mums bija līdzekļu atlikums, naudas līdzekļu atlikums, ņemot vērā tātad jau, kā es teicu, iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārpildi un citas ieņēmumu pārpildi. Un arī izdevumi tiek sekti arī no aizņēmumiem, kurus mēs plānojam ņemt un turpināsim ņemt projektu realizāciju. Uz ko ir liks akcents šī gada budžeta plānā un kurām nozarēm kuras nozares jūs esat nosprauduši kā prioritārās? Kā tas atšķiras arī no iepriekšējiem gadiem varbūt? Es varētu teikt tā, ka mums par prioritārām varētu uzskatīt visas nozares. Ļoti svarīgas ir visas nozares, un ar katru gadu katra pilnvarotā persona, par kuru es teicu, ka viņas ir tās, kas atbild par savu nozari, viņas arvien vairāk saprot, ka tieši budžeta sastādīšanas procesā viņas var tikai aizstāvēt savas intereses,
Un līdz ar to es nevaru pateikt, kura mums ir prioritārā. Protams, mums ir jāpilda pirmām kārtām likums par pašvaldībām, ja? Un ja mums ir paredzēts, ka mums ir jānodrošina izglītība, mēs viņu mēģinam nodrošināt. Mēs esam pat palielinājuši no sava pašvaldības budžeta izdevumus, kas ir, varbūt tur vairāk mūsu pārstāvi būs no izglītības, tad viņi arī jums pastāstīs, bet mēs esam ieviesuši arī papildus logopēdus, un katru gadu mēs atrodam iespēju kaut ko tomēr papildināt izdevumus, jā, uzlabojot to kvalitāti, ko mēs sniedzam katrā konkrētā nozarē. Bet ir jāatzīst, ka, lai piemērot visiem vienādu pieeju, mēs esam daudz, 19, un tas mums prasa lielus līdzekļus. Ja? Un it kā katrs pagasts iegūst kaut kādu mazu minimumu, viņam liekas, kas tas ir nieks, bet kopsumā tas prasa ļoti lielus līdzekļus, un līdz ar to tā ir, ka es nevaru pateikt, kurš mums ir prioritārā nozare. Mums visas ir svarīgas. Vēl ir svarīgi tas, ka no tā struktūra veidojas, kura tad ir vairāk vai mazāk, ir atkarīgs tomēr jau katru gadu mēs par to pārliecināmies, kuras nozares skartie projekti tiks realizēti. Ja? Un uz 13. gadu mums ir lielais atbalsts, kas nāk no valsts, ja? Un tas skars tātad mums pārsvarā izglītību. Mēs virzam 8 skolas uz energoefektivitātes un projektu, un tur šobrīd būs vislielākie līdzekļi. Līdz ar to uz izglītību varētu teikt, ka mums sakarā ar to projektu ir šobrīd varbūt vairāk nekā citu gadu uz gada sākumu paredzēts. Ja? Bet turpinās mums arī ūdens projekti, kaut gan uz ūdens saimniecības projektiem mums katru gadu ir tā, ka kamēr viņi nav saņemts atbalsts, ja, mums uz gada sākuma tur ir diezgan nelielas summas plānotas, ja, jo, kad pēc iepirkuma mēs ņemam aizņēmumu, tad mēs palielinām ieņēmumu un izdevumu bāzi, un tad tas konkrēti precīzākais zināmie līdzekļi ir zināmi vairāk pat uz gada beigām. Jo pat ieņem 12. gadu un arī 11. gadā tāpat bija mums tātad projektu realizācijas gaitā varētu uzskatīt, ka tiek palielināti izdevumi kapitāla izdevumiem, ja? Un mēs pagājuši gadu, piemēram, uz kapitāla izdevumiem mēs esam palielinājuši gada laikā uz 2,2 miljoniem, ja? Un tas ir saistīts pārsvarā ar projektu realizāciju. Es domāju, ka mēs šogad arī tātad mums ir vairākos pagastos iecerēti arī ūdens projekti. Ja viņus atbalstīs, tad mēs viņus realizēsim, ņemsim aizņēmumu valsts kasē, un tātad budžetu izdevumu sadaļa šī jomā arī pieaugs gada laikā. Tāpēc vislielākā cīņa par nozares prioritāti ir tieši budžeta sastādīšanas brīdī, kas ir, kur pilnvarotās personas mums saskaņo tieši uzturēšanas izdevumus. Tātad tas ir atalgojums, tas ir viss, kas saistīts ar tekošo uzturēšanu. Un, diemžēl, tā ir ļoti liela nauda, ka tālāk jau kaut kādiem tādiem remontiem lielākiem vai kapitāla ieguldījumiem jau paliek mazāk līdzekļu, ja, ko mēs varētu novirzīt uzreiz no budžeta ieņēmumiem. Līdz ar to, tāpēc mēs aicinām visus savus iestādes tomēr vairāk izmantot projektos pieejamos līdzekļus. Paldies, lai jums izdodas! Paldies, ka atnācāt! Paldies, ka skatījāties! Uz tikšanos!